esi auglīga. Un tas ir mūsu kā cilvēku uzdevums. Vienkārši būt auglīgiem, ko nozīmē auglīgs, kurā vietā es nesu augļus. Vienkārši padomāt par to tēmu. Un tad mēs aizvien atgriežamies pie tā paša, kas es esmu. Kas es esmu, ko es gribu attīstīt. Un jūs ziniet, internets jau ir pilns ar spīdošām lietiņām. Un katra no tām spīdošām lietiņām kliedz: hei, es esmu tas un tas, es tev iedošu to un to, jādara tas. Un tas ir mārketings. Jo mārketingā māca runā par rezultātu. Piemin cilvēka sāpi, pieliec klāt, ka tev ir risinājums, kaut ko ļoti gudru, piemēram, jāpasaka zinātniski pierādīts, ja? Un tad zīmē kaut kādas līnijas, un tad tiek smadzenēs tas un tas, ja? Un tas cilvēki paķer ar visādām muļķībām, tādā veidā, vienkārši ar mārketingu. Un tad, kad viņi dabūs sekotājus, pēc tam tu skaties, šausmīgi daudz cilvēku to dara, tā tad droši vien, ka tas ir kaut kas vērtīgs un labs, un tas ir vienkārši biznes. Bet rezultāts jau īstenībā tur nav. Tāpēc es jums saku, sāciet ar to vietiņu, kurā vietā jūs saprotat, kas es esmu. Un, lai saprastu, kas es esmu, ir vajadzīgs sākt ar to, ka mēs izpētām, kas es esmu. Un, lai to izdarītu, es jums iesaku video, kas jums var palīdzēt atrast sevi. Tie ir tie fantāzijas pasauli, tie ir tie 4 līmeņi. Un vienkārši sāciet ar to iekšējo darbu, ar rakstīšanu, ar vizuālu materiālu likšanu, apskatieties arī, es jums ieliku par savu to vīzijas plakātu, bet visas šīs lietas atdaliet nost, atdaliet savā domāšanā nost no maģijas. Tas nav īti ne kaut kas maģisks. Ne afirmācija rakstīšana un skaitīšana, ne tā vīzijas, viss tā rakstīšana un cik reizes dienā jāraksta, un cik reizes kā mantra jāskaita, vai kādas bildes jāliek, vai vienalga, kas ir, lai nebūtu tur. Tā nav nekāda maģija. Tur iekšā nav nekā maģiska, bet tanīmt laikā tas ir maģisks. Jo tāpēc kādā veidā maģisks. Tas ir tas tieši, ko jūs skatāties, bet klausaties, pareizāk sakot, es skatos un lasu, ka jūs klausaties Toniju Robiju, ka viņš teica, ka jebkas darbojas, terapijas darbojas, tā ezotērika darbojas, jebkas, ko jūs darat, darbojas. Ja tas, ko tu dari, ja tas šito te izdara ar kādu no tavu neiroasociāciju. Neiroasociācija tas nozīmē, ka pieņēmums vai noticējums, ka tev tiek izmainīts caur kaut kādu darbību. Tu vari filmu noskatīties, un tu vari teikt, ka films ir maģisks. Savā ziņā viņas ir maģisks, jo tāpēc, ka tu varbūt noskaties filmu, tur ir filmā Brūss Vils, piemēram, tēlojas, vairs neatceros filmas nosaukumu, tur ir par iekšējo bērnu, kā viņš satika. Un tu varbūt skaties, personīgi man tā filma neko neuzrunāja. Es esmu dzirdējis no cilvēkiem, ka tas viņiem ir bijis dzīvi izmainošs piedzīvojums. Katram tas ir savādāk tajā momentā. Tāpēc, ja kaut ko, piemēram, tas ir vienkārši viena no miljonas filmām, piemēram, pēc, tu varbūt to skaties un tevī kaut ko izmaina, kaut kādu uztveru, uzskatu un tam līdzīgi, un tikko tas tiek izmainīts, tā arī notiek šī te maģija, saucamā, kā tava dzīve mainās. Un tas ir tikai tik daudz maģisks, bet tādā ziņā maģisks, ka atkārtot un atkārtot un atkārtot, tas nav tādā veidā. Es par to nerunāju, par tāda veida, bet tanīpat laikā ir vajadzīgs. Mums ir jāizpēta šī fantāzijas pasaule, mums ir jāizpēta, kas manī ir iekšā, kādas bildes ir, bet tas nav tas, uz ko mēs fokusējamies. Un, kā es teicu, nav nekas tāds maģisks, ko mēs varētu izdarīt kaut kādā automātiskā veidā. Viss notiek caur izvēli, caur lēmumu. Ir vajadzīgs savā
dienas kalendārā izbrīvēt laiku priekš sevis. Ierakstīt laiku, kā katru dienu, kaut kādā konkrētā laikā, vai no rīta vai vakarā, es paņemšu laiku sev. Un tas ir, var teikt, tāds apzināts lēmums atkal jāizdara. Vai man būs laiks sev vai nebūs. Un jūs jau zināt, kas sekos nākamais. Nākamais ir tas, ko es jau vienmēr saku un teikšu, kaut kas tam līdzīgs. Šis te man ir tikai rakstāmais, tur es neko nezīmēju, kuras rakstu. Cits man ir, kuras arī līmēju. Pēdējā laikā es ļoti daudz līmēju. Divas lietas. Pirmā lieta, tas nav egoistiski, ir priekš sevis jārada dzīve. Jo, ja mēs neradīsim dzīvi priekš sevis, kas ir skaista ar izcilu kvalitāti, kuru mēs baudam, ja mums nebūs tāda baudām dzīve, ja mums nestaros prieks, tad kas notiks? Notiks pretējais, ka mēs satiekam kādu cilvēku, tad no mums staro, kas šitas te, kad tā kā putekļu sūcēs mēs iesūcam iekšā, jo mums ir vajadzības. Bet, ja mēs dzīvojam ar baudījumu un esam radījuši, mēs mainām visu kaut ko dzīvē un radām apzinātībā, mēs radām skaistu dzīvi sev. Un tad, kad tas ir radīts, tad mēs dzīvojam apmierinājuma, kā teikt, frekvencē. Un tad, kā Jēzus teica, mīli otru tāpat kā sevi pašu, un tad var mīlēt otru. Vai tas ir bērns, vai tas ir vīrs, mamma, tētis, radinieki, pasaule, kaimiņi, kā sevi pašu. Jo tāpēc, ka tad tu dod to veidu attiecības izējot no apmierinājuma, un tu dod apmierinājumu. Citādāk, ja mēs veidojam attiecības uz tā, ka mums ir vajadzības, mēs esam bedrē un man jātiek no tās bedres ārā, tad jebkas, kam mēs pieķeramies, jutīsies, ka mēs valkam kaut ko no viņiem. Un tas ir uzreiz cita līmeņa attiecības. Tāpēc es jums dodu visu šo te iedvesmu, motivāciju, lasu bībeli, lasu, jums ir šeit dažādi video jau pieejami, kas ir safilmēti. Tā ir tā viena lieta, ja, kad ir jābūt šim uzrakstītam misijas apgalvojumam, tas ir angliski statement, your mission statement, tavs misijas apgalvojums. Mana dzīve ir, un blablabla, radīt to skaisti dizainēt dzīvi sev. Un tad, kad mums ir šī dzīve skaista, dalamies ar pasauli. Un otrs ir tieši par to rakstīt, kādā veidā kalpot citiem ar to, kas man ir, kā es kalpoju šai pasaulē. Vai arī kā es attīstu savas tās dāvanas, kas man ir ieliktas no Dieva. Jā, tā kā uzrakstiet to manu savu to misiju, ja? Un kā tu kalpo pasaulē tiem talantiem. Un lai nebūtu tā, ka tev ir jāsaka, man bija tikai, likās iespējams, ka bija man viens talants un dzīves beigās tu saki, es gan būtu gribējis, kaut es būtu gribējusi, varējusi, iespējas man būt tādas un tam līdzīgi, jā. Katram ir iespējas, un lai varētu tos talantus atklāt, tad mēs sākam ar to, ka mēs uzrakstam vispirms, ko es gribu, ja, tātad šis misijas apgalvojums, pēc tam tālāk, ko es jau saprotu par sevi, un tad tālāk vienkārši iet pie tām daļām, tur iekšā tajā, kuras rādīja, tur ir fantāzijas pasaulē, un kas tur vēl bija par tiem video, kad pakāpeniski viņiem cauri un radi kaut kādu apziņu, kas varētu būt tas, kas mani tā kā dotajā brīdī kustina vai interesē vai aizrauj, un ko es varētu radīt, kā es varētu attīstīt to savu dāvanu. Auglīgi, ko tas nozīmē augļi? Mēs reiz iedomājamies gatavs vai nābols vai apelsīnus, kaut kādus augļus, ja? Bet ja tā padomā, ka viņi attīstās no kā? No viena zieda, un tas viens zieds no kā? Viņš uzplaukst uz kaut kāda zara, bet tas zars arī nebija uzreiz.
tas zars ir pie koka, un tas koks arī nebija uzreiz. Tas koks no sākuma atradās sēklas formā. Tā kā, ja mēs padomājam, ka tas ir tāds process, jā, tur sēkla, tur aug koks, tur aug zāri, viņš nobriest, un tad ir pienāk laiks, kad var radīt augļus, un tad tie augļi arī, kad tur ir zieds, un tad tur sāk augt, veidoties. Tas viss ir process. Jā, par procesu runājot, man tikko ienāca prātā, ko es gribēju vēl pateikt, kas personīgi man palīdz, ka tad, kad es kaut ko daru, es neredzu uzreiz rezultātu. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts moments. Sarežģīts tāpēc, ka tajā momentā gribas padoties. Es neredzu rezultātu, tas nav tas, ko es biju plānojusi, es biju domājusi to un šo. Un tad es uz to skatos tā kā uz to momentu, kad Jēzus bija tūkstnesī 40 dienas. Un tajā laikā tur bija šie te viņiem pārbaudījumi. Jums arī lasīja to no Mateja evaņģēlija. Pārbaudījumi tādā veidā, tas ir tā kā tests. Apmēram, vai tas, ko tu dari, tiešām ir tas, ko tu gribi darīt. Jo, ja tas nav tas, kas ir mums jādara, ja tas nav tā dāvana, par ko es runāju, tas talants, jā. Ja tas nav tas, kas mūsos ir ielikts tā, ka es nevaru to nedarīt, es nevaru nekrāsot, es nevaru nerakstīt, es nevaru ar jums nerunāt. Es to daru. Tas ir, kā tajā procesā es dabūju feedbacku. Ne no cilvēka, bet no sevis, ka es esmu izdarījis to, ko es jūtu, kas man ir jādara. Ja sapratāt atšķirību. Tāpēc, ka tas ļoti grūti izturēt to momentu, kamēr viņš sāk palikt auglīgs, kamēr viņš izaug liels, kamēr tur rodās lieli sarkani āboli, oranži apelsīni un mandarīni, un kad tas viss ir redzamā formā. Tāpēc es jūs arī gribu iedrošināt tām no jums, kurām ir kaut kāda ideja, kaut kas rosās, sāciet ar to, ka jūs to izliekat uz papīra, jūs sākat likt klāt attēlus un ticību. Uzticieties, ka tas, kas iekšā tev, tām ir vērtība, neļauj nekādām troksnim te pateikt, ko tu te dari, ko tu te iedomājies, ko tu iedomājies no sevis, ko tu iedomājies no cilvēkiem, ko tu vispār iedomājies, kam tas būs vajadzīgs, nedomā par to. Ja tevī iekšā kaut kas virmo, tad dari to, izliec viņu uz papīra, uzrakstit kaut kādā formā, attēlu formā un sāc tajā iekšā marinēties, tajā savā idejā. Iespējams, kā to darot, patiešām tas, kā tu uzrakstīji, tādā veidā tas neizskatīsies. Bet tas būs tas sēklas forma, jo koka forma izskatās savādāk, un apelsīns atkal izskatās savādāks, bet tas viss ir sācies no tās sēklas, tad ir koks, zars, puķe. Jā, tur 4 šīs transformācijas pa cauri līdz, kamēr mēs nonākam līdz tam, ka mēs apēdam. Ja, tā kā tas, kas tevī iekšā, nedomā arī par iznākumu. Varbūt, ka tu nevari pateikt, kam tas specifiski domāts, kam tas būs vajadzīgs, kā tas viss varēs notikt. Neko, vienkārši ļaujies tai sēklas formai, izliec viņu. Un tas arī kā Seneka kādreiz teica, ka, jūs ziniet to slaveno teicienu, ka kuģim, kurš nezina, uz kuru ostu viņš grib stūrēt, neviens vējš nav labvēlīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka tu nezini, kā buras pielikt, uz kuru pusi pagriezt, lai aizpūst kaut kādā virzienā. Bet tas, ja tu būsi uzliks šo te uz papīra, tu jau varēsi tās buras jau piegrozīt, jau apmēram tu dzirdēsi kaut kādu cilvēku grupu kaut kur, kas par to tēmu ir, tu varēsi sakontaktēties, tu varēsi palūgt padomu, tu varēsi pārdomāt un pārrakstīt, un būs melnraksts un atkal melnraksts, un ne melnraksts, bet angliski tas blueprint. Blueprint ir labāks, blueprint ir tā kā tāds, kā es esmu ierakstījusi tajā vienā video, arhitektūras plāns, bet tas arī nav gluži plāns, blueprint, tā kā
uzmetums, varbūt tā var teikt, uzskicējums, pirmās skices, viņas tu pārtaisīs, kamēr sāks varēs jau pilkt jau krāsas klāt, jau varēs jau pēc tam kaut kur varēs realizēt, un arī realizējot, viss kaut kas mainās. Tāpatās kā tas process, kad sēklē, tad koks aug, un viņš no sākuma ir tāds, īpaši stabils nav, ja tur arī piekarināta, mākslīga augla klāt, tur viņš pat nolūstu, viņš nav gatavs augļiem nemaz, jā, tur procesam kaut kādam jāiet cauri. Vienkārši padomēt par to auglīgumu tēmu, arī ļaujieties idejām visām un lieciet viņus kaut kādā formā uz papīra, vai arī līmējiet kaut kur, vai pie sienas, un ļaujieties tai attīstībai.